Jautājums par obligātās iepirkuma komponentes tautā tā sauktajiem OIK radītiem zaudējumiem Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmumiem nav tikai par naudu. Manuprāt, tas ir par taisnīgumu un valsts atbildību. Kā Zaļo un Zemnieku savienības priekšsēdētājs skaidri paužu, ZZS atbalsta centienus atgūt nelikumīgi iekasētos OIK maksājumus un ir gatava būt līdzās šajā cīņā. 1. decembrī ZZS valde tikās ar biedrības tiesiskums pārstāvi Arti Stucku un iepazinās ar biedrības darbu, lai panāktu reālu atlīdzināšanu. Šobrīd tiek apkopoti dati un uzsākts process, lai tiesiski atgūtu samaksātos līdzekļus. Šo iniciatīvu ZZS pilnībā atbalsta. ZZS jau 2019. un 2020. gadā aicināja rīkoties, norādot, ka OIK sistēma ir bijusi netaisnīga un kaitīga gan mājsaimniecībām, gan Latvijas uzņēmējdarbībai. Valstī jābūt kopā ar sabiedrību, jāatzīst pieļautās kļūdas un tās jālabo. Mēs ZZS sekosim procesam un vajadzības gadījumā rosināsim politisks un juridisks risinājums taisnīgas atlīdzināšanas nodrošināšanai visiem OIK maksājumu skartajiem.